Tagad parunāšu es par tādām lietām, kā došu praktiskus padomus saistībā ar zāļu tējām, vai vienkārši tad, kad jūs garšvielas jaucat, vai tad, kad jūs pērkat viņas, jā, vai atkal tie, piemēram, ir uzturbagātinātāji, jā. Lieta ir tāda, ka šobrīd pasaulē ir šobrīd šausmīgi cilvēki daudz pievērsušies ar garīgajām lietām. Tas no vienas puses priecē. No otras puses, es teiktu tā, ir diezgan liels garīgais tirgus, kas veic šausmīgi lielus apjomus. Es tā to teiktu. Un notiek tā, ka cilvēki nesaprot, cilvēki peļņas dēļ dara visu iespējamo, lai tikai iegūtu peļņu, bet nedomā par to, ka viņi var negatīvi ietekmēt citu cilvēku dzīves, jā, un viņi tāpat laikā aizmirst par to, ka viņi veido šo karmu jauku. Un attiecībā uz zālītēm, es atceros vienkārši bērnību. Mana bērnība ir pavadīta dziļos laukos. Jā, es tagad pēdējos gadus dzīvoju pilsētā. Bet es esmu nākusi no dziļiem laukiem, kur ikdienā es varēju redzēt, kā notiek viss lauku dzīve. Jā, kā gan lauksaimniecības ziņā, gan piemēram, dziedniecības ziņā, jā. Es atceros, ka vecmammai vienmēr lasīja šīs zāļu tējas, un tās bija vai nu buntītais sasietas, jā, kaut kur bēniņos, jā, vai turpat virtuvē, vai atkal, kā viņas tika kaltētas, jā, bija zāles, kas tika kaltētas buntītēs, bija, kas tika liktas uz papīra, jā, attiecīgā istabā, kur ir ēnu labi vējo vējš, jā, tātad klētis ir ļoti labas vietas, jā, mūsdienās ļoti maz ir saglabājies. Un bija, kas tiešām uz papīra tika liktas, jā, vai buntītēs. Attiecīgi pēc tam šīs zāļu tējas bija, kuras atkal palika tieši tāpat, kā viņas tika sakaltētas, tā arī stāvēja, bija, kas saliktas papīra tūtēs. Un bija atkal, kas bija salikts vienkārši stikla burkās. Un tādā veidā šīs zāļu tējas tika glabātas. Mūsdienās tātad es jums teikšu attiecībā uz rekomendāciju. Tas attiecās, to, ko es teikšu, tas attieksies gan uz zāļu tējām, gan uz uzturbagātinātājiem. Jā, viss, ko mēs tā kā lietojam iekšā. Vai arī tās būtu, jā, ēteriskās eļļas, piemēram, ko izmanto masāžās, jā, un ne tikai, vai vienkārši, lai attīrītu vai harmonizētu telpu, vai radītu vienkārši pats sev dzīves prieku, jā, attiecībā. Tātad, kas ir jāņem vērā? Kā var saprast, kuras organizācijas, es nesaukšu tagad vārdos organizācijas vai cilvēkus ētisku apsvērumu dēļ, bet es vienkārši jums lieku aiz auss, kā var saprast, vai organizācija tiešām ir uz cilvēku vērsta vai tomēr uz peļņu. Pirmkārt, pievērsiet uzmanību. Arī tie cilvēki, kas tirgo zāļu tējas, jā, vai arī, kad jūs aiziet pie kāda dziednieka, jums iedod viņš zāļu tējas plasmasas skarbiņā, sorry, viņš nedomā par cilvēku. Varbūt es tagad skaļi teikšu, jā, nu tas nav pareizi. Tā kā
vienkārši skatieties, jā, tas tā atkāpē, jā. Es tagad negribu zilus uguņus uz sevi vērst, bet vienkārši cilvēki nezina, jo bada tiešām nozīmē šobrīd ir garīgais tirgus, kurš ir izplatījies, jā. Un attiecīgi informācijas ir tik daudz, un tāpēc ir šī loma skolēns ar skolotāju svarīga, kad kad skolotājs nodod šo informāciju, vai tas ir skolotājs, vai tā ir vecvecmāmiņa vai vecmāmiņa. Jā, man ir paveicies ar saviem senčiem, tādā ziņā, ka ļoti daudz zināšanas tika nodotas, kas tika paspētas, daudz lietas netika paspētas nodotas, jā, bet es vienkārši dalos tajā informācijā, ko es zinu, ko man ir devuši ģimene, ko man ir devuši skolotāji, jā, piemēram, Ajurvēdā, kas, kad savā laikā tika apgūta, un šīs lietas jums vienkārši cilvēki to nezina. Mums plasmas civilizācija ir tik ļoti attīstīta, ka cilvēki vairs nesaprot, vai tas ir labi vai nē. Tas tāpat kā, tas tagad atkāpē bišķiņ, jā, mēs ejam veikalā, mēs meklējam, kur glabāt, piemēram, rīsus, griķus, jāsalikt smuki kastītēs, bet patiesībā, ja es paskatītos tās kastītes, jā, kas tā kā ir domātas pārtikas glabāšanai, viņas nemaz nav labas pārtikas glabāšanai. Tāpēc arī senajos laikos, vai nu tas bija metāls, senajos laikos tas nebija metāls, tie bija māla trauki. Mūsdienās māla traukus nevar atļauties, tad lūdzu atļaujieties stikla burkas. Jā, tā kā neglabājiet pārtiku plasmas traukos, jo, jūs enerģētiski ietekmēsiet savu pārtiku jau no pirms jūs viņu sāksiet gatavot. Tas tā atkāpē. Labi, tātad es runāju par to, kā mēs redzam, vai organizācija, vai cilvēks, kas jums piedāvā preci, vai ja tā, ka jūs aiziet vienalga pie kāda, kas piedāvā jums preci, vai tās ir zāļu tējas, vai tie ir uztura bagātinātāji, vai kāds aiziet vienkārši pie dziednieka, vai kāds ēteriskās aiziet pērk, jā. Pievērsiet uzmanību iepakojumam. Iepakojums jums jau sniegs pirmo atbildi uz jūsu jautājumu. Ja tas ir plasmasas iepakojums, tas cilvēks nedomā par jūsu dzīvi, veselību un tā tālāk. Viņš domā par peļņu. Tāpēc, kad zāļu tējas, uzturu bagātinātāji, ēteriskās eļļas, šos 3, kas šobrīd ir topā, viņi ir jāuztur stikla tarā vai papīrā. Jā, tātad zāļu tējas mēs piedāvājam papīrā vai stiklā. Tas pats attiecās uz uztura bagātinātājiem. Ir, kas pārdod pulverīšos, jā, ir, kas kapsulās. Ja tas ir pulverītis, tam pulverītam ir jābūt papīra iepakojumā. Ja tās ir kapsulas, tām kapsulām jāatrodas stikla burciņām. Protams, ir 2 veidu kapsulas atkal. Jā, ir, kas taisītas no želatīna, un ir atkal veģetārās, jeb no agara pagatavotās kapsulas. Jā. Atkal šeit ir jautājums, kāds kapsulu veids tiek izmantots. Jā, ja jūs esat veģetārietis, jūs būsiet pret želatīna kapsulām. Jā, tur atkal nevis tāpēc, ka jūs neēdat gaļu, bet vienkārši, lai nepārkāptu šo Himsas principu. Jā, tā kā, tas viss ir jāuzzina. Jums var, protams, ražotājs, lai tas tāpat kā uz tirgus jūs aiziet, tās ir Latvijas zemes. Latvijas, jā, jums pateiks, jā, jūs aiziesiet, paprasīsiet viņiem, tās ir kādas veģetārās kapsulas, veģetārās, jā, daži veģetāriešiem, jā, vegāniem. Tā kā, esiet uzmanīgi, tāpēc tas ir pirmais, kam jūs varat pievērst uzmanību, jā. Ja tā ir plasmas stara, visi cilvēks nav tendēts uz to, lai palīdzētu cilvēkiem, bet otrādi.
Jā, tāpēc, ka tās zāles, viņas attiecīgi, mēs nezinām, kāds sastāvs ir tajā plasmasēm. Jā, vai, piemēram, skrūvju plasmasas iepakojumos saber uzturu bagātinātājus. Vāks tas ir vienkārši. Atvainojiet man, jūs nedomājat par cilvēku veselību. Tā ir peļņa. Vārda tiešā nozīmē, jūs esat biznesmeņi, bet ne uzņēmēji. Uzņēmēji būs godīgs. Jā, un uzņēmēji ļoti maz. Ja mēs tā skatāmies. Tieši tāpat arī gribu parunāt, tas pats par ēteriskajām eļļām. Jā, jābūt stikla tarā un tumšajā iepakojumā. Ja jūs redzat caurspīdīgu pudelīti, stikla, viņš ir stiklā, bet caurspīd viss, viņš nedomā. Viņš domā par peļņu. Tās gaišā stikla pudelīte bija lētāka, vai atkal viņam trūks zināšanu. Jā. Tas ēteriskajām eļļām jābūt vai nu tā ir brūna stikla pudele, vai zaļa, vai zila, jā, bet caurspīdīgā stikla pudelē ēteriskās eļļas nevar būt. Tas pats arī, kad jūs, piemēram, veicat masāžas, jā, ēteriskās eļļas parasti izmantot, bet tos pašus vīrakus, jā, pilni veikali, Latvijā, ko jūs pērkat vīrakus, viņus nevar lietot. Es jums pasaku godīgi, ja jūs gribat tiešām labus šos kociņus, jā, smaržu kociņus, lūdzu, vai ja jums ir paziņas, kas brauc uz Indiju vai Nepālu, viņiem, lai viņi atved jums labas kvalitātes šos kociņus, kuri ir tiešām, piemēram, mūki ir Nepālā, jā, kur mūki vienkārši šos kociņus viņi ar pirkstiem liek kopā, visu ko tā. Un tas kociņš ir pilnīgi savādāks nekā tie, ko mēs veikalā nopērkam. Tas pats arī attiecās visi, kur, esiet uzmanīgi, jo, lai vai kā, bet ļoti daudz arī austrumu veikali, kas mums, es, piemēram, Rīgā neesmu vienu austrumu veikalu redzējuši, kur būtu tiešām kvalitatīvi šie kociņi, ko var izmantot masāžās. Visu cieņu tiem cilvēkiem, kas paši meklē, atved, jā, un tiešām izmanto savā darbā šos īstos smaržkociņus. Esiet uzmanīgi. Nebojājiet savu karmu. Jā, lai cik tas varbūt kāds tic reinkarnācija, kāds nē, jā, tas ir katra cilvēka ziņā, bet vismaz padomājiet par saviem bērniem, mazbērniem, jo visu to, ko mēs darām, mēs šo bagāžu attiecīgi nododam viņiem, savas problēmas, jā, tā kā nevajag visu sāsināt. Tālāk par uzturbagātinātāju kvalitāti. Viņu ir ļoti daudz. Mūsdienās viņu piedāvā, kā es teiktu, uz katra stūra. Tā ir. Pirms 10 gadiem viņu nebija tik daudz, bet tagad viņu ir parādījies šausmīgi daudz, bet tas sakā, ja mēs tur blakus neesam stāvējuši, mēs nezinām tās organizācijas vēsturi un tos cilvēkus, jā, tad, un visu līdz sīkumiem, tad kvalitāte, mēs nezinām, no kurienes kas ir ņemts. Un patiesībā cilvēki paši var noteikt kvalitāti, jā, šo uzturbagātinātāju, bet viņi nezin, kā to darīt. Neviens nav dalījies informācijā, jo tas nav izdevīgi. Un tas patiesībā ir arī darbietilpīgi, ja mēs tā paskatāmies. Jā, tātad pirmais punkts, ko es jums gribu vērst uzmanību, ja jūs kaut ko tas tā atkāpē atkal, ja jūs pērkat, skatieties, kāds ir iepakojums. Un ja jūs nopērkat, tad jūs, piemēram, stikla vai papīra tarā, vai arī, ja jūs paši vācat tās zāļu tējas, tad lūdzu turiet vai nu stiklā, vai nu papīrā. Ja? Celofānu maisiņos lūdzu neturēt.
kategoriski. Ja gadījumā nākošais, ja es vēl par to pašu glabāšanu gribu parunāt, ir piemēram saknes, ir tāpat ir kurkuma vai ingvers, jā. Un tas mūsdienu pieejamās saknes, kur mēs varam tā kā, vai atkal muskatrieksts, jā, ja mēs muskatriekstu veselu nopērkam, vai vienkārši jums ir, jums viņi ir papīra iepakojumos, jā, tad, ja Rimī, piemēram, jūs nopērkat ingveru sakni, vai jūs ieliekat maisiņā, labi, līdz mājām atnesiet to maisiņā, vai jūs vediet no kaut kurienes, jūs pārvest varat, ja jūs tikko esat ielikuši, jā, tā stunda, divas tai zāļu tēja, nekas nenotiks, bet mājās uzreiz pārliekat, jā, papīra vai stikla traukos. Un attiecībā uz saknēm, jā, tātad, vai, piemēram, tās būs sēklas, liņu sēklas, jā, liņsēklas, vai tās, kā es teicu, ingvers vai kurkumas sakne, jā, vai tas būs muskatrieksts, lieciet klāt lavandas zariņus, jo šīs saknes vai sēklas ļoti mīl kukaiņi, viņiem ar garšo, jā, viņi zina, kas ir labi. Un tas pats arī attiecās, ja, piemēram, zemniekiem ir mieži, rudzi, jā, vai auzas, viņi arī tur šos lavandas zarus, ziediņus var salikt, jā, un tad šie kukaiņi, ja, piemēram, ja milti, piemēram, ir samalti, jā, tad arī mēs liekam lavandas šo zariņus, jā, un tad attiecīgi mēs varam samazināt šo iespēju, jā, kad kukaiņi iekāros šīs liņsēklas, jā, vai ingvera sakni un tā tālāk. Tā kā, skatieties, šīs lietas cilvēki nezina, jā, bet tas nav nekāds jaunums. Tā, gribu minēt ieteikumu, kā es jau iepriekš minēju, kā var pārbaudīt uzturbagātinātāju kvalitāti pats cilvēks. Ko darīt? Pēc idejas tas it kā daudz laika neaizņem, bet tas ir ķēpīgi. Ja jūs māc šaubas par uzturbagātinātāju vai tīrību, uzturbagātinātāji, kā mēs zinām, ir no zālītēm. Jā, zālītes ir samaltas, saliktas kopā. Tās garšvielas, kā kuram patīk saukt. Jā, garšvielu sajaukumu tā tad mēs saliekam kapsulās, jā, vai pulverīšos paciņās un mēs viņus lietojam. Ja mēs šaubamies, tad attiecīgi mums vienkārši jāpaņem šīs vai garšvielas, vai šis uzturbagātinātājs, ja viņa vai ir paciņā vai kapsulā, mēs vienkārši sakarsējam pannu un pāris minūtes vienkārši jāizber šajā karstajā pannā, jāizber šīs garšvielas, jā, vai uzturbagātinātājs, jā, ja tas ir sajaukums zālīšu, un pāris minūtes jaucot intensīvi, jā. Ir vienkārši jājauc un jāgaida, vai būs asa smarža vai nē. Un pēc šīs smaržas jūs arī varēsiet noteikt, jā, vai tas ir, vai tam ir laba kvalitāte, jā, vai tomēr kāds vienkārši pelna uz citu cilvēku rēķinu.